Tā, nu labrīt, dāmas un kungi, vārdu sakot, jā, tā tad piedāvājumā man bija jāuztais video, jo, nu, man arī YouTube un TikTokā jāieliek, tur tomēr ir kaut kāda manējā publika iekšā arī. Jāuztais video par to, ka ir pieejami, būs nedēļu pieejami, var sagt, tas manēji saucamais merchandisings, kaut debils vārds, jā, bet, nu, latviski runājot, nu, kaut kādas lietiņas ar, nu, manējo simpātisko seiņu un var sakot, šādiem tādiem uzrakstiņiem. Jā, nu, te stūrītī tad es salikšu, lai mainās, jā, jo šis video speciāli, kā saka, uztaisīts YouTube un TikTokā manai publikai, jā, jo, nu, Faceīt Instagramā tur video nav vajadzīgs, tur var iepostot bildīts, bet, nu, huj, tu YouTube'ā iepostos bildīts. Tā kā tā, jā, nu, uztaisīšu, un tie, kas man tur prasīja, nu, man prasa ik pa laikam, kad būs, nu, ir tā, ka viņus nav īsti izdevīgi taisīt, nu, varu pateikt godīgi, nu, tā pašizmaksa jahujeļ dārga, nu, tiešām, ja tu gribi kvalitatīvi, nu, un es negribu kaut kādu sūdu, tā kā tēmu, kur tu, bļaļ, nopērc divreiz uzvelc, un pēc tam tu viņu var mest ārā. Ja tu gribi, nu, tādu puslīdz kvalitatīvu štēli, kas tev gadiem kalpos, un kas tev, zin kā, nu, nesajūgs tur pēc pirmās reizes, viņi maksā, jā, viņi maksā, apdruk maksā un tā tālāk, un tad beigās sanāk tā cena tāda, kā sanāk, jā, nu, protams, tu var tur pāris eiro grib nopelnīt. Nu, tad, nu, tā ir, kā ir, bļeļ, nu, tā ir, kā ir, jā. Teikšu godīgi, jā, es pat salīdzināju, kā saka, savējās cenas ar to, ko piedāvā, nu, nezinu, ko tu veikalā var nopirkt, man pat ir lētāk, jā, bet, nu, tik un tā, jā, stāst ne par to, es tagad nemēģinu tur kaut ko, zin, kā iedzīt vai vēl kaut ko. Respektīvi, tiem, kam interesē, jā, nu, re, kur jums piedāvājumā, respektīvi ir hūdi, respektīvi ir krēkli, jā, uzraksts šobrīd ir viens, jā, ir viens pa tādu cenu, nu, kādu viņi tur minēt. Ja tu gribi kaut kādu savējo uzrakstu, jā, es esmu Janka no Līvāniem, man viss pohuj, bļeļ, es gribu izpist zāni, bļeļ, un aizdedzināt BMW, tu tādu var dabūt, jā, nu, bet tas dārgāk maksā, jo attiecīgi tas ir cits, nu, kā saka, tur citi burtiņā liek kopā, jā. Bet to var izdarīt, jā, to arī var pasūtīt. Jā, kas ir jaunums, ir, nu, kā redzat, tur ir krūzītes, kepo un ziemas cepuri, jā, viss tas ir jaunums, jā. Nu, protams, manē Lauven arī teica, nu, es arī gribu kaut ko, es saku, nu, pis augšā, jā, nu, viņi arī uztaisīja hūdī, kreklu un savējo krūzīti, ir jau kaut kādu pat pasūtījuši. Tā kā, jā, izmantojiet gadījumu, jā, tā pieteikšanās, dārgie draugi, ir līdz 1. decembrim, jo mēs gribam, nu, tie cilvēki, kas pieteicās viņu laikam, nu, gan jau kāds arī sev, gan jau kāds kā dāvanu viņu ņem uz Ziemassvētkiem, kāpēc nē, ja tur, nu, cilvēkam, nu, zin, kā žīgas tūs pie sirds un tā, un viņš tur grib iepriecināt, kaut ko uzdāvināt, nu, jā, nu, kāpēc nē, nu, paņem, nopērk, zin, kā smuku sasaiņu un ideāli dāvanu. Tāpēc, jā, pieteikšanās līdz 1. decembrim. Kad jūs pieteiksieties, jums būs īziņa, ka uzreiz jāsamaksā, jo šita nebūs tāds, ka jā, kad pēc tam kaut kad, nē, nihujā, bļeļ, kamēr tu neesi samaksājis, tavs pieteikums nav aktuāls vienkārši, jā, nebūs tā, ka es uztaisīšu, un tad jāzina, ka, nu, man ir ļoti laba pieredze, ļoti laba pieredze gan nometnēm, gan ar grāmatām, gan tā tālāk, kamēr cilvēks nav samaksājis, viņš nav pieteicies, vienkārši man viņš neeksistē, jā, kad es esmu saņēmis naudu no viņa, tas ir pieteikums, jā. Un arī jums, principā, tā iesaka, ka tur kaut ko pārdodat un tur norezervē, man vēl tur kaut ko nerezervējiet nahuj neko, kamēr nav nauda, tas ir dirsējs, jā. Labi, bišķi uzvilkos, var sakot, tā. Būs īziņa, samaksāsiet, jā, nu un tad mēs sākam ražot, un mēs tāpēc ļoti laicīgi gribam to noslēgt. Es domāju, ka 1 nedēļa ir vairāk nekā pietiekams laiks, lai pieteiktos tā kā, nu, šitām lietiņām, kas jums tur interesē. Un mēs sākam ražot, lai cilvēki uzspētu viņas dabūt līdz Ziemassvētkiem, nu, lai zem eglītes var nolikt. Arī ārzemnieki var pieteikties, nu, diemžēl tur pasta izmaksas nāk klāt, un viņas nav lētas. Nu, nav, jā, ja jums tur Latvijā nav kas izņem un kaut kā savādāk nogādā, nu, tas nav lēti, bet tas ir iespējams, jā, ja kāds grib uz ārzemēm, to var darīt, jā, protams, bet, nu, es varu pateikt, jā, nu, bļeļ, nu, tās izmaksas ir kādas ir, nu, diemžēl, jā, nu, Latvijā vienkārši omnivtrinīts un, bļeļ, un sūt. Tā kā tā, jā. Ko vēl, nu jā, nu to jūs visi turīti redzat kādu piedāvājumu. Ja kaut kas nav skaidrs, pajautājiet, jā, droši var uzjautāt, uzrakstiet privāti, labāk privāti, nevis komentāros, jā, jo tur komentāros parasti, bļeļ, stulbības sākās.
Uzrakstiet, pajautājiet pieteikšanās līdz 1. decembrim, un tas būs stroga. 1. decembrī viņa vienkārši tiek slēgta. Jā, ja tur pirms manas grāmatas, tur vēl joprojām var pieteikties. Es gan tur īpaši tagad neskatos, ja kāds ir pieteicies, viņš gaidīs, kamēr man būs garstāvoklis, ja tu, 2 mēnešu laikā nevar pieteikties. Lēnā garā tas viss notiksies, jā, bet šito es gribu 1. decembrī mēs nahuj šito slēdzam nost, jā, tie, kas pieteicās, pēc tam negribējuši dzirdēt nekādu, kā es palaidu garām, tu varēji man pateikt, protams, es tagad skrienu un, lieku reklāmas televīzijās un rādio, ka mani, jaunie krekli, nihujā, vai nu tu seko līdzi un skaties un redzi, jā, nu vai nu tu neseko līdzi un sūkā pīmpi, nu tur ir 2 varianti, jā. Tā kā tā, jā, nu tā tad... Links, spiediet uz linku, tur ir viss aprakstīts, jā, arī linkā ir aprakstīts tur, ko tu ņem, kā tu ņem, cik tas maksā. Protams, komplekti maksā lētāk, jā, ja tu ņem tur pāri, tas maksā lētāk, ņem 3, tas maksā vēl lētāk, jā, ja tu ņem atsevišķi, tas maksā tik, cik maksā, jā. Kaut kā tā, es saku, jā, nu ko es tur vairāk skaidrošu, ja kaut kas nav skaidrs, dodiet ziņu, jā, mēģināsim paskaidrot, un nebrīnieties, ka tieši nevis es ar jums sazināšos, bet manējais puišels, jā, jo viņš ir tagad tā kā atbildīgais par rajonu, jā, viņš atbildīgais par visu šito te pasācienu. Kaut kā tā, jā, viss pietiks dirzdavai, tātad, kam vajag, tam vajag, piesakās, jā, spiež uz linku, piesakās, kam nevajag, ignorējiet, kam vajag padalieties, zin, ka varbūt čoms kaut kāds interesējās, un tagad ir labi iespēja to dabūt, jā, līdz 1. decembrim.